Dzīvnieku pasaulē viss notiek vienkārši un dabiski. Tur, kur cilvēks izmanto instrumentus, dzīvnieku liek lietā savu ķermeņa daļas. Dzenim knābis ir kā ķīlis. Viņš ar to izkaļ koku mizā caurumiņu un izvelk kukaiņu kāpurus. Bebra zobi ir tik spēcīgi un asi, ka ar tiem viņš spēj nogāzt jebkuru sev tīkamu koku un aizstiept uz mājokli kādu noderīgu zaru. Šis ir vēzis. Viņš izmanto savas spīles, lai aizsargātos no citiem plēsīgiem radījumiem. Varbūt cilvēki no tiem noskatījuši tādus instrumentus kā knaiblis vai knīpstangas. Re, kā lejs ar tām prot apieties itin veikli. Visi plēsēji ar zobiem sadala medījumu, arī šis tīģeris. Nagi kaķveidīgiem dzīvniekiem lieliski noder kāpelēšanai pa kokiem. Vai šo kāpšanas paņēmienu cilvēki arī būtu noskatījušies no dzīvniekiem? Vērojot, kā lapsens veido savu pūzni, cilvēks varbūt izgudrot papīru. Lapsens savu mājokli lipina no sakošļātas koksnes piciņām. Cilvēki rīkojas līdzīgi, saberas kokamīzu ūdenī, izlej uz speciālām paplātēm, lai ūdens notek un izžāvēja. Šo atklājumu pirms 2000 gadiem izdarīja kāds ķīnietis. Cilvēki vienmēr ir apbrīnojuši putnu spēju lidot. Vēlme tikpat viegli un veikli planēt virs kalniem, mežiem, pļavām un ūdeņiem ir mudinājusi cilvēkus uz dažādiem eksperimentiem. Daži bija pārliecināti, ka spēs lidot, ja vien viņiem izdosies atdarināt putnu spārnu kustības. Šie izgudrotāji piesprādzēja sev spārnus un tos veicinot centās pacelties gaisā. Daži pārdroši pat metās lejā no augstiem torņiem vai klintīm. Diemžēl, visi pirmie mēģinājumi bija neveiksmīgi un pat traģiski. Apmēram pirms 500 gadiem lidošanas noslēpumu centās atklāt itāliešu gleznotājs un zinātnieks Leonardo da Vinci. Viņš jau tolaik uzzīmē daudz lidaparātu modeļus, pat helikopteru, taču uzbūvēt šādas ierīces neizdevās. 300 gadus vēlāk brāļi Montgolfier izgatavoja milzīgu papīra balonu, ar kur pirmajā izmēģinājumā devās aita, gailis un pīle. Dažas dienas vēlāk viņi paši ar gaisa balonu veic nelielu ceļojumu. Cilvēki turpināja izgudrot dažādas lidierīces. Šis izgudrotājs bija plānojis pacelties gaisā kopā ar savu māju. Daži plānoja lidot ar velosipēdu, citi ar kuģiem, bet Minhausens esot mēģinājis ceļot pat ar lielgabalu lodi vai vienā sasētē ar pīļu baru. Tikai pēdējo 150 gadu laikā cilvēki iemācījās izgatavot drošus lidaparātus. Jaunums tajos bija benzīna dzinējs. Ar tādu dzinēju lidmašīnu pirmo reizi cilvēces vēsturē spēja veikt ceļojumu pāri jūras šaurumam no Francijas uz Angliju. Ieviešot lidaparātu konstrukcijās vieglas metāla detaļas, cilvēki apguva lidošanas māku ar planieriem, deltaplāniem, reaktīvajām lidmašīnām un helikopteriem. Taču atgriezīsimies pie vienkāršiem mehānismiem. Lai atvieglotu sev darbu, cilvēks izgudroja pavisam vienkāršas ierīces. Piemēram, slīpni. Pa to cilvēks vieglāk un ātrāk var pārvietot smagumus. Vai arī pats uzkāpt augstāk. Ar lāpstu vai cirvi var kaut ko nošķelt vai atdalīt. Arī zāģis lieliski noder šim nolūkam. Šos priekšmets ar vienu asu malu cilvēks nosauc par ķīli. Lauznis, līdzīgi šūpolēm, savukārt darbojas kā svira. Ar sviru var izkustināt ļoti smagas priekšmetus vai vienkārši šūpoties. Ar jakas vinda darbojas kā svira. Vēl viens izgudrojums – trīsis. Cilvēkam noder, lai lielā augstumā viegli pacelt smagus priekšmetus. Bet mehānismu ar riteņiem cilvēkam ļauj daudz ātrāk pārvietot priekšmetus vai sevi un citus cilvēkus no vienas vietas uz otru. Arī mājas apstākļos ir sastopami šie vienkāršie mehānismi. Nagla darbojas kā ķīlis. Ar kaltu var nošķelt koka šķēpeles. Zāģa asie zobiņi arī ir mazi ķīlīši, kur izvietojums garā rindā ļauj cilvēkam atdalīt koku vai metāla detaļas. Griežot maizi, arī nāzes darbojas kā ķīlis.
Toties skrūvē var saskatīt gan ķīli, gan slīpni. Līdzīgi skrūvē darbojas mazliet sarežģītāk ierīce – urbis. Tas darbināms gan ar elektrību, gan vienkārši ar rokām. Pat maļamajā mašīnā var saskatīt kaut ko līdzīgu skrūvē. Lielas sarežģītas ierīces var darboties tikai tāpēc, ka to detaļas strādā kā vienkāršie mehānismi. Vai tas būtu ekskavators, vai tas būtu tramvajs, trolejbus vai pat kuģis. Ar dzīvniekiem un cilvēkiem ir tāpat. Tie var iet, skriet, lēkāt, peldēt, lidot un rāpot. Tāpēc, ka arī dzīvo būtņu ķermeņa daļas darbojas kā vienkāršie mehānismi.